Es nevēlos promotēt alkoholu vai arī izklausīties pēc kāda alkoholiķa, taču arī šis stāsts būs ar diezgan lielu alkohola iesaisti. Tātad, kā es pēc ballītes attapos citā valstī? Pāris gadus atpakaļ, kad vēl dzīvoju Londonā, piektdienas vakarā izdomājām ar draugiem aiziet nedaudz pasvinēt dzīvi. Vai arī iespējams tā bija kādam no maniem draugiem dzimšanas diena, kas šajā mirklī nav gan tik svarīgi, bet pulciņš savācāmies, pirms tam pasēdējām nedaudz mājās un vakaram tuvojoties pusnaktī devāmies Londonas ielās. Vakars kā jau vakars, viss kārtībā, visi priecīgi, atpūšamies, iemalkojam kādu dzērienu un kaut kādā brīdī ap 3 es atdalījos no savas draugu kompānijas un, kā tas nereti manā situācijā gadās, devos savās gaitās. Nezinu kāpēc, bet acis taisnā ceļā rādīja, ka jādodās uz kazino. Sacīts darīts. Aptuveni pēc pusstundas, laiks šeit nedaudz var izplūst, bet aptuveni pēc pusstundas gājiena ierodos Londonas kazino, Londonas centrā. Kaut ko sāku spēlēt, vai pokeru, vai blackjacku, kas arī šajā stāstā tik lielu lomu nespēlē, bet kur jau sāk palikt interesanti, es nevis visticamāk, bet sanāca tā, ka zaudēju diezgan lielu naudas summu, vismaz manā gadījumā un manā situācijā. Tāpēc biju maigi izsakoties bēdīgs un ap 4:30 man kaut kur uznāca apziņa, man tā Londona ir apnikusi, man šis dzīvesveids šeit ir apnicis, es gribu braukt atpakaļ uz Latviju. Un nevis es gribu braukt pēc nedēļas vai rīt, bet es gribu braukt tagad. Un kā tas kunga prātā nereti arī notiek, šie te liekas paši labākie un loģiskākie risinājumi. Tad es tieši tā arī darīju, pa taisno no kazino es devos uz savu dzīvesvietu, sakrāmēju savas mantiņas vienā somā, paņēmu naudu, kādu es tur biju iekrājis, un devos pa taisno uz autobusu pieturu. Stansted Express vai National Express. National Express saucās autobus, kas no Londonas ved pasažierus uz Stanstedas lidostu. Aptuveni stundas brauciens, un ja seko līdz tiem laikiem, tad, 5:30, 6 es esmu lidostā. Protams, netais skaidrākajā prāta stāvoklī, bet lai vai kā, plāns joprojām ir nemainīgs, tunnel vision, man vajag nokļūt Latvijā. Tāpēc dodos pie informācijas galdiņa un prasu: labs rīts, es vēlos doties uz Latviju, kad ir nākamais tuvākais lidojums. Viņas pastās datorā un atbild: diemžēl, šodienas visi reisi uz Latviju ir izpārdoti. Ok. Pāris sekundes padomāju, apsver savu situāciju, ko tagad darīt, bet tā kā padoties negribās un gluži mājās braukt arī vēl negribās, tad
mājās uz savu Londonas dzīvesvietu. Tad mans nākamais jautājums viņai ir: labi, uz Latviju šodien biļetes nav pieejams, bet sakat lūdzu. Tad saku viņai angliski. Nu jā, visa komunikācija, protams, ir angliski, bet es saku: ok, uz Latviju biļetes šodien nav, bet kur ir nākamais vispār lidojums? Vienalga kur, bet nākamais tuvākais lidojums. Pretty gangster, I know. Viņi pastāsta savā sarakstā vēlreiz un saka, nākamais lidojums ir uz Amsterdamu pēc 40 minūtēm. Say no more. Nopērku biļeti un jau dodos taisnā ceļā uz savu izlidošanas geitu. Viss kā pēc plāna, iekāpu lidmašīnā, lidojums ir gaužām īss, ja nemaldos pusstundu vai 40 minūtes. Un kad nedaudz pēc 7 no rīta laižos lejā Amsterdamas lidostā, kad pa lidmašīnu skaidruņiem pilots ziņo, ka tūliņ nolaidīsimies, tikai tad mans prāts nedaudz atžirgst, un es saprotu, ko es tikko esmu izdarījis, ka esmu nonācis nevis savā gultā, bet citā valstī, Nīderlandē, Amsterdamā. Bet par to es, protams, nepārdzīvoju. Kāpju ārā no lidmašīnas, domāju, ko tagad darīt, un atceros, ka man Amsterdamā dzīvo viena paziņa no studiju laikiem, kurai es arī uzreiz Facebookā uzrakstu ziņu, tāda un tāda situācija, vai ir kāda iespēja pie tevis palikt pa nakti, kādu 1 vai 2 dienas. Viņi saka, jā, nav problēma, brauc šurp, atsūta adresi, iekāpju tramvajā, aizbraucu līdz viņas dzīvesvietai, viss forši, nolieku somu, kad jau tajā brīdī sāka nedaudz sāpēt galva, jo neesmu gulējis, un arī alkohols liek darīt savu, tāpēc visticamāk, lai galīgi nesaskumtu, varbūt paņem vēl kādu mazu aliņu, to es tik sīki neatceros, bet esmu nolicis pie savas paziņas somu un dodos izpētīt Amsterdamu. Izsteigāju visu centru ar kanāliem, Red Light District, galvenās visas apskates vietas Amsterdamā. Pienāk vakars, viņi saka, jā, esmu pagatavojis vakariņas, man tur vēl kaut kādi draugi nāk ciemos. Tad atvainojos. Tad tā arī daru. Forši atpūšamies, es gan bez alkohola, jo nākas atžirgt un tik labā stāvoklī laikam veselība man nav, tāpēc šo te vakaru turpinu bez alkohola. Pēc tam mierīgi izguļos, ceļos nākamajā dienā, vēl 1 dienu pavadu turpat mierīgi Amsterdamā, un tad domāju, ko tad darīt tālāk. Kaut kā jau man ir jānokļūst vai atpakaļ uz Londonu, vai kaut kā tomēr uz Latviju. Atveru Skyscanner, un tur labākā opcija par lētām naudiņām ir lidojums uz Berlīni. Arī turpat blakus, kur es nekad neesmu bijis. Tad atkal say no more, kāpu lidmašīnā, un jau pēc neilga laika esmu Berlīnē. Pilsēta, kurā jau man sen bija gribējies nonākt, zināju, ka tas ir tāds hate it or love it stāsts, kā es biju dzirdējis, tiem, kam patīk alternatīvas pilsētas ar brutālismu arhitektūru, underground
scēnu. Tas ir cilvēkiem ar šādu te gaumi. Savukārt tie, kas meklē kaut ko romantisku, skaistu, instagramīgu, tas iespējams nebūs labākais risinājums. Bet, jā, no šī te piekdienas vakara Londonā ir pagājušas 2 dienas. Es teiktu, pat varbūt nedaudz mazāk kā 48 stundas, un es jau esmu Vācijā. Ātri atrodu kaut kādu Airbnb, nolieku savas mantas un dodos skatīt naksnīgo Berlīni. Berlīne ir tā, ka tā ir tik liela pilsēta un tik dzīvīga pilsēta, ka nav liela starpība, vai tu ej atpūsties piekdienā, sestdienā, pirmdienā, trešdienā, katru vakaru. Jebkurš interesants atradīs sev ko piemērot. Es aizēju uz vietējo corner shop, nopērku 2-3 vietējos aliņus, kas starp citu Vācijā ir par ļoti draudzīgām cenām. Gandrīz jebkurš alus maksā zem 1 eiro, tā kā, ja tu esi šī dzēriena cienītājs, tad Vācija un Berlīne būs tev īstā vieta. Bet tai pašā veikalā es satieku 2 ārzemniekus, tagad uzreiz aizmirsu, no kurienes viņi bija, bet arī ir Berlīne ieradušies uz pāris dienām, tāpēc nolemjam doties izpētīt Berlīni kopā. Pirmā doma, protams, ir Berghaina, leģendārā Berghaina. Tie, kas zina, tie zina, un tie, kas nezina, tie iegūglējiet. Jā, sapratām, ka laikam neesam pilnībā gatavi šim te Berghainas piedzīvojumam, jo tajā laikā tomēr tur bija nedaudz jāsagatavojās. Tāpēc nolēmām atrast kādu citu underground reivu. Jā, viņi bija no Ukrainas. 2 ukraiņi. Visu svētdienas nakti tad kopā arī noreivojām dažādās underground palītēs. Un tas būtībā arī ir šis 3 dienu cikls, kā es 48 vai nedaudz vairāk stundu laikā pabiju 3 valstīs. 3 valstīs, jo bija Nīderlande, Vācija, un tad sanāca tā, ka tomēr gribēju tikt līdz Latvijai, tāpēc caur Šveici atradu arī izdevīgu lidojumu, kas mani nogādāja Latvijā. Tālūk, kat! Lietojiet alkoholu uzmanīgi, vai vislabāk nelietojiet vispār, bet atziņa, ko es gribētu pateikt, ir, ka laikam jau ar alkoholu tā dzīve ir nedaudz interesantāka, nedaudz piedzīvojumiem bagātāka, ar nedaudz vairāk atmiņām, ko izstāstīt, piemēram, šādā video. Labi, tagad gan kat, tas šim video viss. Paldies, ka skatījāties, un visu labu!